Mākais aparāts. Vēl beidzot, ka Kārlis to pateica. Nevelti latviešu mūzikas industrijā ir radīta dziesma Sapņu auto Pelgēls. Lūk, viss savā krāšņumā. Zēru karalis. Bet liels pluss šitam auto ir tas, ka viņš ir ar automātisko pārnesumu kārbu. Jā. Šitos auto parasti, kad ir automāti, viņa vispār mazās mašīnas automātiskās, mini, golfi, 4., 5., 6. pola automāti, viņi tiek izpārdoti ļoti ātri. Cilvēki, tas ir klasiski, mums nāk prasa, protams, mums visi mīl Bembi, 61 un 60, no kam visiem viņus vajag. Bet arī šitos te jautā. Mazauto, automāts, benzīns vai dīzelīts ar nelielu nobraukumu. Jā, salīdzinoši svaiga gada, kura viņš bija vispār? 13. gada, nobraukums zem 200 000. Ideāls aparāts un tikai 6000 eiro, 5,995. Un tas, protams, ir lētākais auto Latvijas tirgu. Ja skatās, protams, ir automātisko pārnesumu kārbu. Un noteikti būs ar jaunu tehnisku apskatu automobīliem logā. Būs, patreiz vērk arī jau. Labi, to Kārlis izbrauks. Jā, auto. Tā kā pēc tam, lai ar automobīls ir 10 gadus jau bijis pa ceļiem, viņš ir diezgan vizuāli labi izskatās. Viņš ir tāds, moderns. Modern dizaina. Jo, ja paņem jaunāko 24. gada tādu pašu panelim, tā pati forma ir līdzīga. Ne ar ko viņi super baigi neaišķirās. Tā kā pērkoši to auto nebūs tā, ka pa ielu brauks un teiks, o, tev veca grabažiņa. Tomēr viņš izskatās diezgan moderni un fantastiski. Tā kā nesies pakaļ uz kārbiņu, 5,995 eiro, finansējums pieejams uz vietas un varam jūs auto pieņemt kā pirmo iemaksu. Tieši tā.